Mikrofons. Nu tā. Es esmu vienlaikus dzīvajā raidījumā gan Facebookā, gan TikTokā. Es tagad pabeidzu vienu ļoti intensīvu valodas projektu. Es esmu vienā aplikācijā Standard American English valodas skolotājs. Un tagad tā es te bakstu visādus un es negribu sevi dzirdēt. Labi. Nav man Facebookā jārāda. Tas tad atkārtojās tur šis kadriņš vai kā to sauc. Nav man jārāda tas desktopiņš. Darba diena ir daudz maz beigusies Latvijā. Ir 17:12. Un es te vienkārši skatīšos, ka sveiki, Marija. Hi, Marija. Uzrakstiet, kādā valodā jūs runājat. Rus. Kā man zināt, kurā valodā runāt. Un man TikTokā Ženja, hi, inni, hello. Dzezda. Gati, sveiki, Juras. Uldi, sveiki. Jolanta. Kas pa vārdu? Lilija. Es izlasīju krievu burtus. Krievu valodā es izlasīju Lilija. Mazais. Tik maziņš tu droši nebūsi. Ludmila. Lass mich wie wieder lustig sein. Wenn der Busen meiner Frau voller Wein wär, ja, dann möchte ich so gern ein Knäblein sein. Kaukas, Lust zu saufen, bräuchte ich keinen Wein zu kaufen, denn der Busen meiner Frau ist niemals leer. Di. Tad laikam TikTokiņš baigi uzvar šobrīd. Es ļoti ilgi neesmu bijis dzīvā raidījumā Facebookā. Lūdzu komentāros ierakstiet, kādā valodā man runāt. If you want me to speak English, I guess I will. Es vienkārši esmu iegriezis datoru. Man bija tagad pēdējās 10 dienas, burtiski tā 2 stundas pagulēt, 4 stundas projekts. 4 stundas pagulēt, 6 stundas projekts. 3 stundas pagulēt, 6 stundas projekts. Pār pa 12 stundām dienā. Un es uztaisīju British English, angļu valodas tā kā sekciju. Parādīt, es nezinu. Paldies par sirsniņām! Jūs esat brīnišķīgi! Facebooks ir Facebookā veseli 2 skatītāji, un man te TikTokā vrump. Tagad Facebookā 3 skatītāji. Uzrakstiet, kādā valodā jūs runājat. So, for the people who are watching, please comment what language you speak. Also, ich kann ja auch Deutsch. Wir können uns Deutsch unterhalten. Und, ja, очень плохо говорю по-русски. Es varbūt uztaisīšu kafiju, bet es jau nodziedāju šo Wenn der Busen meiner Frau. Un
Es varu dalīties, jo es vairākus gadus tur sēdēju un cerēju, ka es varēšu izgudrot pantiņus šitam alus ezeriņam, jo mums ir, ka būtu mūsu zemītē viens alus ezeriņš, kaut būtu mūsu zemītē viens, ar ko tu nodarbojies brīvajā laikā. Man brīvā laika nav 7-7. Man nav bijis brīvais laiks. Es teiktu pat pirms es sāku manu meitiņu audzināt viens. Biju viņas mampa, tagad viņai drīz būs 18, un ar to, ka viņai drīz būs 18, es atļaušos pateikt dažas lietas, kuras es piedzīvoju, un mīļā labā Latvija un mīļā labā Sigulda, es minēšu jūs vārdā. Sorry, jā, man ir dziedināšanas procesam jāaiziet cauri, un tas ieskaita arī turēt varmākas un mobbinga cilvēkus, kā arī slavas kā to sauc? Naidu kurināšu, neslavas celšanas, varbūt ko es daru brīvā laikā. Brīvā laikā es kārtoju krimināla apsūdzības. Brīvais laiks, ak, kungs un dievs. Es dažreiz uzspēlēju voleju. Esmu īsa auguma diezgan tāpa, kaut kādiem 2-3 centimetriem, varbūt, jo volejā viņi izvēlējās taisīt doubles. Un laikam tas ir 180 centimetri pagaidi. Es ielikšu, how much is 5 feet 11 inches and 3/4 inches. Tas ir šausmīgi. And wait, kaut kā valodā 3/4 inches in centimeters. Ja es mēģinu ielikt, man tur ir vēl bišķiņ vairāk par 5'11". Es esmu 182 centimetrus. Tas ir mans augums. Un es volejā spēlēju tur šito, kā tur to, tam ir interesants nosaukums, middle back. Un es visu paceļu. Man šausmīgi. Sveiks Linārdi, sveiki Amanda, sveiki Ivita, sveiki Janku. Tātad es ļoti labprāt uzspēlēju voleju. Laikam austrumcīņas varētu saukt par brīvā laika nodarbošanās. Tas ir arī, kāpēc es aicinu tiem 3 varbūt policistiem, kas mani piekāva un gandrīz nogalināja 16. oktobrī 2021. gadā. Es aicinu viņus pat 3-1 peldbiksēs pie Vanšu tilta šo vasaru labprāt, katrs nomet 1000 eiro. Jā? Tātad tas ir €4,000 pool. Tas ir, es lieku 1000 un viņi katrs liek 1000. Tātad viens es un 1, 2, 3 un cipar puiši, jā. Un viņi man gandrīz nogalināja. Tajā ziņā es ļoti cenšos dzīvot tā, ka es varu kaut ko iemācīties vai gūt, bet man ir bijis ļoti grūti atrast, ko šai saulē vispār var iemācīties. Jautājums ir, ko es daru savā brīvā laikā, rekās par garu atbildi. Bet, kārtoju krimināla lietas. Bet tad, jā, tur voleju, austrumcīņas, tad austrumcīņas liek tad domāt par šitiem varbūt policistiem. Un es atkal izsaku, ka, ja tie jaunieši grib godīgu cīņu, peldbiksēs bez krekla ar apli, ja es tevi izstumju no apļa,
tad es dabūnu tavus 1000. Tu man iztum, vai tu vari choke me out, ja? Un tad es tas šitā, tu dabūni manus 1000. Viss kārtībā. Bet mēs arī parakstām, ka var notikties ievainojums, un ka mēs viens otru neapsūdzēsim par to, par tiem ievainojumiem. Bet es ļoti, teiksim, es lietoju TikToku savā brīvā laikā, un man sanāca tā, tur Austrālijā bija viens dēls ar savu mammu un vecmammu, un viņi Dievam lūdza. Un tas bija tāds skaists moments, jo viņi tā kā man uzņēma savā laiva raidījumā, un es tā kā teicu, es esmu cietis, tur ir policijiskā varmācība, tas man ir šausmīgi skāris, un es pateicu, how humiliating it was, un humiliating ir, tas mani apkaunoja. Un šobrīd es arī biju domājis šajā raidījumā pārunāt dažas lietas, es arī jau iesāku to Alus ezeriņš dziedāt, man ģitara ir blakus, es varbūt viņi pacels, varbūt nē, bet to Alus ezeriņa dziesmu es arī gribēju pārunāt, kādas jums ir domas par manu iespējamo kandidēšanu Rīgas domei. Es varu pateikt, ka tie traumatiskie piedzīvojumi, kurus es piedzīvoju sākot ar 21. gada aprīli, ir bijuši ļoti smagi. Un meitiņa ir gandrīz tagad 3 gadus gājusi traumas terapijā, un viņa ir teikusi, ka viņa ir gatava beigt to terapiju. Es teiktu, ka es vēl pilnībā neesmu ticis piedzīvotam pāri, jo manu meitu nolaupīja, un viena siguldiete to veicināja, un nav atbildējusi par viņas iesaisti. Man ir pateikts, ka iespējams, ka mana pēdējā eksdraudzene, ka viņai samaksāja, lai manu dzīvi izpostītu, lai es netiktu saimā. Man nav konkrētas atbildes par to, un tas, ko es mēģināju risināt, kad tas ir 21. gadā, iedomājies, tas ir pirms, nav tas tie vēl 4 gadi, nav vēl 3,5 gadi, bet, lai gan tie skaitļi 21, 25 varētu likt, nav vēl 4 gadi. Oktobrī būs 4 gadi, jā, bet es mēģināju noskaidrot, vai viņa bija bijusi grūtniece, un viņa man vilkais deguna no februāra līdz augusta sākumam, bet tur tā kā jūlija sākumā tur kaut kādīgi pazuda tas puncītis, un es to mēģināju noskaidrot, kamēr es sēdēju tajā kebabnīcā. Es mēģināju noskaidrot, vai bija bērniņš. Un es tik vaidoši runāju ar tiem policistiem, un es pilnīgi nevarēju saprast. Personas dati! Es nevarēju to saprast. Es nevarēju. Viņi nesekoja policijas protokolam, un viņi mani burtiski vienkārši piekāva. Teiksim, tad, kad tas raidījums beidzās, viņi mani nometa uz ielas, uz Lāčplēša ielas, man izspied visu gaisu no plaušām, un tad es biju īsi aizsaulē. Un, teiksim, tā sērija ar piedzīvojumiem ir vistraumatizējošākie piedzīvojumi manā dzīvē. Es pat teiktu, es biju ļoti laimīga dvēsele līdz 16. aprīlim 21. gadā. Un es cenšos atgūt es cenšos būt atkal tas, kas es biju, jā, pirms 16. aprīļa. 1. aprīlis, tad 2.
2. aprīļa rītā pretlikumīgi mana ex-sieva izveda mūsu meitu, kuru es biju 10 gadus audzinājis viens. Mana ex-sieva nolaupīja mūsu meitu. Un tas notikās ar vienas Siguldietes palīdzību. Bez tās Siguldietes, un es droši vien, sākot ar 28. janvāri, šos visus cilvēkus minēšu vārdā. Un iespējams, ka Latvijas sabiedrībā tas varētu likties tā kā nekorekti, bet te ir nopietni krimināli pārkāpumi, un viena no manām galvenām tēmām šovakar ir vienkārši pateikt, ka viens ir uzvesties tā kā pīlei ūdens un nedot meliem jau kādu enerģiju. Un iespējams, ka man šis telefons būs jāiesprauž, un tad man būs jānodrošina, kā mikrofons darbojās. Jo dažreiz, kad es pieslēdzu tur to elektrības vadu, kad tad mikrofons izslēdzās. Tad ielieciet komentāros to, ja mani dzird. Bet, kur tad es biju šajā stāstā? Sanāk tā, ka no Siguldas izriet tik ļaunsirdīga melu, teiksim, tur ir viens melu avots, teiksim, avotu ūdenspūts, teiksim, skaidrs, dzidrs, tīrs, ar skābekli sātināts. Un es nesaprotu, kāpēc vienai sievietei ar viņas draugiem ir tik agresīvi par mani jāmelo. Un es tam vēl neesmu ticis pāri. Jā. Un es domāju, ka tagad man ir līdz martam oficiāli jāpasaka, vai es kandidēšu Rīgas domei. Es esmu ļoti liels reģionālās politikas piekritējs. Man liekas tā kā, man būtu ļoti labvēlīgs mērķis Rīgai, sākot ar vienkārši trotuāru tīrīšanu ziemā, ūdens noteku sakārtošanu, lai nebūtu milzīgās pēļķis, un vienkārši koncentrēties uz gājēju, un tad braucēju, bet gājēju drošību. Vienkārši sakārtot trotuārus, sakārtot mistkastītes, kas tiek pieliktas pie sienām, pie ēkas fasādēm, un vienkārši sākt ar to. Man ir teikts, ka varbūt mani neņemt nopietni, ja es kaut ko tik varbūt nenozīmīgu ņemu kā savu vissvarīgāko atbildību, bet pagājuši gadu 61 cilvēks, man arī nepatīk 60, man patiktos, ja daudzskaitlis, kas beidzās ar 1 būtu daudzskaitlis, bet 60 cilvēkiem bija lausti kauli vienā dienā dēļ Rīgas bezatbildības sakarā ar ledainiem trotuāriem. Un man ir vienkārši kauns par to, ka Rīga ir vienas Eiropas Savienības valsts galvaspilsēta un nemāk sakārtot sniegu. Mēs esam ļoti tālu ziemeļos. Kā ir ar urīna dzeršanu, vajag vai nē? Aitu gans sanāk tā, apskaties dainis.net un shop. Es varu arī to parādīt dainis.net, neiesim admin panelē, shop. Man ir viens produkts, kas ir nesaskaņota manis izāzēšana internetā. Mani nosaukt, piemēram, par čurdaini. Cik tad tas maksā paga?
Daiņa Miheļa izāzēšana publiskā telpā bez atļaujas maksā 1000 eiro. Tātad, ja tu to gribi izdarīt, tad tev pienāks rēķins. Un mums tā kā bišķiņ tēmas ir sāktas un nav pabeigtas, tu par to Alus ezeriņu gribēji. Bet sanāk tā, ka pirms tagad cik gadiem es biju īsi aprecējies ar savu sievu, un man piemetās ļoti agresīvs tinnitus. Tas ir auss džingstēšana. Es biju domājis, ka veselības process ir tā kā fizisks. Es tagad zinu, ka es vienkārši aprecēju patoloģisku melotāju, un es nezināju. Neviens nezināja. Viņas mamma nezināja. Viņa bija viltojusi 3 gadus maģistra studijas. Un mēģināt uzbūvēt dzīvi ar patoloģisku melotāju nav iespējams. Jā? Un es viņu vilku, bet es sakārtoju counselingu, coachingu, mediāciju, psihoterapiju, visādas life coachingu, un nonāca pie tā punkta, ka es biju tik slims, ka man bija drausmīgas alerģijas, un man konstatēja, ka man būs jāizoperē aknas. Ka man būtu jāizmaina aknas un jāpieslēdzās pie saraksta, kad un tur jāgaida jaunās aknas. Un es tagad apskatīšos tad, kad tas ārsts, kas man palīdzēja, būs aizgājis mūžībā, bet šamais turās. Viņš ir uzrakstījis vairākas grāmatas par vēža izdziedināšanu. Un viņš vairs netiekās ar pacientiem, bet es ar viņu, viņš taisa asins un skābekļa ozona terapijas. Un sanāk tā, ka tā ļaunsirdīgā manis izāzēšana sakarā ar urīnu terapiju internetā ir patiešām ļauna, jo es biju nonācis tagad pirms cik gadiem. Tas būs 8. 9. gadā. Pirms kaut kādiem 15, 16 gadiem. Jā. Es biju tik slims, ka es atrados Vīnes Stadtbücherei, tas ir U6 līnija, brūnā līnija, pazemes līnija. Un es atradu vienu grāmatu par urīnu terapiju. Un bija tā, ka es tad baigi skatījos, pagaidu, vai es šito skādēšu sev vai kā. Jā. Un es aizgāju pie šī ārsta, kas dara šīs asins terapijas, un pateica, man ir šī grāmata, varbūt to var izdarīt ar urīnu. Un viņš bija tieši zaudējis savu ārsta certifikātu, un viņš teica, kāpēc ne? Un es 8 mēnešus gāju uz visai dārgām analīzēm, biju Eiropas naturopātu asociācijas prezidenta rokās, veicām atkārtoti asins analīzes, ieskaitot arī dzīvās asins analīzes ar mikroskopu, jā, manu acu priekšā. Un izdziedinājām manas aknas. Tā, ka man neviens bilirubins, neviens tur tas rādītājs nerādīja uz to, ka man būtu jāizoperē aknas. Es to uzskatu par necivilizētu gājienu, nepieklājīgu un ļaunu gājienu par mani
izāzēties un uz mana rēķina, uz mana veselības rēķina, uz maniem piedzīvojumiem kaut kādīgi ālēties un mani nosaukt par čurdaini. Es šobrīd neesmu tik vesels, kā es gribētu būt, un es teiktu, ka tam ir vislielākā saikne ar to, kam es izgāju cauri, tagad es esmu iemācījies, to sauc par narcisistisko varmācību. Un es nezinu, kāpēc tas manā dzīvē notikās. Es ļoti, ļoti vainoju sevi. Ir cilvēki Latvijā, kas vispār domā, ka dzīve ir tavs spogulis, un tad tev jāstrādā ar sevi, un tad tādas lietas nenotiekās. Bet parasti tie cilvēki, kas grib tevi pārliecināt, ka tu pats izveido savu realitāti, viņi bieži var būt varmākas, viņi grib tavu naudu, viņi grib, lai tu ej pie viņiem uz kursiem, un negrib, lai tu viņus turētu pie atbildības par viņu vai nu varmācīgo, vai krāpniecisko, vai vienkārši ļauno, neētisko uzvedību. Un to visu ar urīnu tu viņu vienkārši dzeri, vai kā savādāk es ņeņirgājos, ja kāds paldies, aitu gan. Teiksim, ja iet runa par urīnu, var apskatīties Premarin, Pregnant Mare Urine. Tas ir auglības preparāts, kas ir iztaisīts no zirgu urīna. Pre ir pregnant, mare, zirgs, Premarin urine. Arī apskatās eucerin, cik tur ir urija iekšā, visādās krēmās ir urējā, kas nāk no urīna. Ir cilvēki, man būs drīz jāmēģina ielikt šo telefonu pie vada. Un no urīna taisa medikamentus, gan injicē, dzer, inhalē, uzrīvē, un es vispār iesaku ļoti, ļoti daudz lasīt. Lasīt, pārliecināties. Es tad nopirku tādu kaudzīti ar grāmatām par urīnu terapiju. Un bija interesanti, jo man bija zvans pie durvīm. Un es netiku laicīgi. Tur man bija jātiek pie tām grāmatām. Un es biju flip-flopos. Un tur es biju Vīnē, Austrijā, un es pat īsti nemācēju vēl tur aiziet uz pastu un tā. Un es skrēju šitam tai pasta mašīnai, tāds busiņš, skrēju pakaļ flip-flopos. Un, nenoķēru. Vai es noķēru? Es nenoķēru. Bet atgriežoties apakaļ dzīvoklī, man bija stikls. Ja šī ir mana kāja, man šeit bija stikla gabals, iekšā. Un tā, ka tas stikls, ja šī ir mana kāja, tas stikls bija burtiski manā kaulā. Ja? Vai man bija jālieto pinceti, es nelietoju stangas, bet man bija vai stangas, es pat lietoju, es tādu pinceti stangas lietoju. Un izvilku tur to stikla gabaliņu bija starp īkšķik šitās šeit, bet tā, ja šis bija šeit, tā kā kaulā iekšā, un izvilku šito stikla gabalu. Un tad es domāju, ja es skrēju pakaļ šitam pasta pusiņam, pamēģināšu to ar to urīnu terapiju. Paņēmu vati, un tā kā Pirmā pasaules kara laikā, lai nebūtu infekcijas, es to tā kā dresēju ar urīna kompresi, un man sadzīja. Man sadzīja, vienkārši
Man pat rētas nav. Wow, ok. Tātad, kā urīnu pielietot, ir arī tā, jā. Es saku, un tas man arī ir, es kādu laiciņu man bija mājaslapa urinetherapy.org, es droši vien atdzīvināšu gan urinetherapy.org, gan curetonitis.org. Kaut kad šogad es izskatos tik noguris, es izskatos tik bēdīgs, apskatāties mani. Šausmas. Bet nu labi. Ai. Man vienkārši, man joprojām sirds sāp, ka tie siguldieši ir izplatījuši melus par manīm. Es nesaprotu, kā tas varēja notikt. Šī sieviete tad vēl, es mēģinu dabūt savas mantas no viņas. Ne tikai, ka viņu, ja runa par vīrieti, es arī sanāk tā, jā. Es taču gribēju labu slavu Latvijā, atvācoties šurp ar meitu, jā. Man ir svarīgi, ko pa mani domās, taču es 3. paudzes trimdas latvietis, dzimis trimdā, atnāku šejieni. Un pateicu šai ekstraudzenei, es nevienu Latvijā nepazīstu, nevienu. Visi mani jaunie draugi, visas jaunās paziņas, visas jaunās iespējas, muzikāli, biznes, draudzības, vecāki, kas arī audzina bērnus, kas ir vienā vecumā, absolūti visus es satiku caur viņu. Un es viņai pateicu, ka man ir tik ļoti svarīgi, ka ja mēs kādreiz attiecības beidzam, ka tas tiktu saudzēts. Un viņa izdarīja uz mata pretējo. Viņiem sameloja, ka es esot savu meitu no viņas mātes zadzis, nabadzīti zīdainīti, un kas es esot par monstri. Es dzīvoju ar savu ex-sievu, līdz kamēr manai meitiņai bija 4,5 gadi. Es taču tur fiziski nav pat iespējams, ka es būtu savu meitu no savas mātes zadzis. Man Facebookā šīs ex-draudzenes draugi atraksta meseģā aši, kaut ko tik traku, ka es esot šo darījis, es esot bijis varmācīgs pret savu meitu, es esot viņu ieslēdzis viņas istabā. Oh my God! Ak, kungs un dievs, es tikai izgāju attiecībām cauri ar šito siguldieti, un viņa vēl, man galvareibst burtiski, man burtiski dupatās galvareiba. Es mēģinu dabūt vēl savas mantas apakaļ, viņa pateica policijai, ka viņai bija saruna ar manu meitu, kas fiziski nevarēja notikt. Viņa apgalvo, ka mana meita esot viņai visādas lietas izstāstījusi, un tad viņa vēl aizrakstīja bāriņu tiesai. Cik ilgi bijām kopā? Kā skaita? 9, 6 vai 5 mēnešus, kā skaita? Jā? Tikai lūdzu sievieti 9 mēnešu laikā un vispār. Viņa atbild, viņa ir kritiskā persona manas meitas laupīšanā un neatbild itin neko. Vai tas bija tīšām, vai tas nebija tīšām, vai tā bija sagadīšanās? Vai ir interesējusies, vai mēs atkal uzņēmām kontaktu? Viņa satika manu meitu. Mēs kopš 21. gada neesam internetā rādījušies. Burtiski, jo man ir bail. Vai mēs esam apdraudēti? Kas šie ir par cilvēkiem? Vai tie Siguldas cilvēki, šitie gaismas cilvēki, vai viņi ir sātanisti? Cik briesmīgi apdraudēti mēs esam? Jā.
Un mana e-pasta adrese ir dainis@dainis.net. Un tā lieta sanāk tā, man lūdza kandidēt tagad uz Rīgas domu. Es esmu bijis IT menedžers, es esmu bijis tautesteju vadītājs, man ir bijuši studenti zem manīm, es esmu bijis skaņu un gaismas režisors ar komandu. Es vienmēr domāju, ka es tikai iesaistīšos politikā, kad man būs 70, bet man tagad ir bišķiņ pār pa 50. Ja tā kā Dieviņš man sauc, tad Dieviņš man sauc. Bet, ko es negribu, ir, ja es tur sēžu, man ievēl, un tur kaut kādi vīri nāk un saka, zin ko, Daini, ja tu nedarīsi, kā mēs liekam, ja, tava meita piedzīvos, viņu piekausim, viņu izvarosim, viņu apsaksim. Tas ir burtiski vai cik brutāli ir Latvijas politika. Un kāpēc tikai kaut kā daži šitie bijušie trimdinieki vispār ir Latvijā, tas arī baigi savādi. Te ir vairāki komentāri, kāpēc atnāca dzīvot uz Latviju. Ļoti labs jautājums. Jo mana paudze burtiski tika programmēta, ka mēs kādreiz dzīvosim Latvijā. Ka tas bija pilnīgi ka padomju okupācija bija netaisnīga un ka mēs kādreiz visi kopā kā viena tauta, tautas brāļi un tautas māsas, celsim brīnišķīgu valsti, ne tikai mums pašiem, bet visvairāk skatoties uz mūsu mazbērniem, mazmazbērniņiem un viņu mazmazbērniņiem. Ja? Un man tagad būs jāskatās, man būs jāmēģina ielikt šito pie vadiņa. Opā! Vats ir kur citur. Būšu tūliņ atpakaļ. Opā! Jāizgudro, kā salikt, kā tā kā nostādīt tā, ka var vienlaikus parunāties un lādēt. Redzēsim, ko te var. Es dabūšu ābolus. Viens ābols te, otrs ābols tā, un būšu samontējis. Rekā, viss krīt. Šādi, āboliņi. Āboliņi, ozoliņi. Tavu kuplu augumiņu, ābolīti, jā. Nu. Šis nav tik vienkārši, jo te ir, man nav tāds, kas atļauj. Apmēram šādi viss kaut kādīgi stāv. Pagad šitā. Opā, man bija, bet tad es izkustināju datoru. Vai vēl var dzirdēt? Šausmīgi. Vai vēl var dzirdēt? 2 new messages. Šā rāda angļu valodā. Kaut kādas sirsniņas lido pa ekrānu. Var? Wow! Var dzirdēt. Mīļie cilvēki, kad man ir kad man ir vadiņš klāt, es viņu nevaru nostādīt normāli. Un tagad atkal izslīdēju. Es te lieku ābolus. Labi, viens ābols ļoti labā vietā. Tagad, es te nesaprotu. Reku baigi labi. Opā. Tas ir tādā kafijas kannā.
Varbūt neies visu ceļu uz leju, jo tur ir arī kafija. Bet to nevarēs labi dzirdēt. Šausmas. Un te viss. Nu, ko te var izdarīt? Es varu turēt, varbūt. Un Facebooks tur vienkārši... Es turēšu. Paskatieties, var turēt. Ieliec tukšā krūzē, ļoti laba ideja. Bet te man ir šitāds brīnums, kas ir ļoti. Šitie ir tik labi. Korningvāre. Redzēsim, kas te man noticies vispār Facebookā. Man te Facebookā cik? Un 4 skatītāji. Labi, bet uzrakstat kaut ko, miļie Facebookīši. Un tev tagad tiek podziņa, jā, par Ingu Spriņģi, kaut kas neticams. Un kāda viņai ir izglītība sakarā ar kritisko domāšanu? Kāpēc Inga Spriņģi kā drīkst rādīties kā kritiskā domātāja? Labi, man liekas, mēs tur to urīna terapijas, un tur man māte šausmīgi. Es tagad iziešu kārtīgā dušā pa nedēļas nogalu, kaut kas traks tas projekts. Wow, tik intensīvs projekts. Pagā, ir kaut kas pietrūkst Latvijā. Siltums, sabiedriskais siltums. Latvijā ir tagad man draugi, kurus es varētu uzskatīt par empātiskiem, bet šeit ir cilvēku tips, ar kuru es nebiju labvakar. Kristīna! Kristīne! Jā, sveiki! Sveiki, Kristīna! Šeit ir vienkārši cilvēku tips, ko es nekad nebiju sastapis. Viņi ir silti no sākuma, un tad viņi ir ļauni. Un es tik viltīgus cilvēkus nebiju savā dzīvē saticis līdz šim. Facebooku es tagad pišķiņu tā. Man taču tepatās kaut kur bija kafīņi. Tā. Tātad man arī, kas man pietrūkst? Latvijā man pietrūkst tātad sabiedriskā norma, ka nokārto konfliktus, ka izrunā lietas, tā kā sabiedrība, kas palīdz viens otram būt tā kā labākiem, būt draudzīgākiem, būt veiksmīgākiem, tā kā savstarpējs atbalsts. Tas man šausmīgi trūkst. Man arī trūkst zināma veida veikalu attīstība, teiksim tā. Kur es dzīvoju Amerikā un Austrijā, un bija visai jauns, kad es dzīvoju Vācijā, tad es to nevarēju īsti novērot. Bet ja tev kaut ko vajag, teiksim, man ir viens vecs monitors, un te man ir šitāds dators, un viņš ir ļoti gaišs. Un man ir bijis jāstrādā, teiksim, būtiski 16 stundas dienā apsatīs manas acis, jā. Un tagad nāks pavasars, un es skatīšos saulē, un es, man liekas, arī labāk izskatīšos, es pieskatīšu arī savu veselību, un mēģināšu izcelties no tiem patiešām nopietniem traumatizējumiem, un tās vienkārši tās sāpes sakarā ar to, ka ir vienkārši agresīva melu kampaņa par mani. Tas ir tā kā, kāpēc es iegriezu šito raidījumu. Es vienkārši gribēju arī pateikt, ja kāds ir kaut kādas baumas dzirdējis par mani, un kā es esmu apgājies ar savu ekssievu vai meitu, atrakstiet man, paprasiet, ja tiešām šī ir biznesa kontakts vai muzikāls kontakts,
mēs varam arī kopā ar manu meitu iziet uz pusdienām vai vakariņām, vai es nezinu, bet laikam man vajadzētu vairāk būt tādam kā pīlei ūdens cilvēkam, jā, un ka man nebūtu tik ļoti svarīgi aizstāvēt sevi. Un paldies par visām sirsniņām, tas ir ārkārtīgi jauki no jums TikTokā, un Facebookā nav tāda sirsniņu sistēma. Bet ko tad es uzlikšu? Jā, es uzlikšu šajā, lai redz to produktu. Daiņa, rekā, es uztaisīju Facebookā Daiņa Miķeļa izāzēšana publiskā telpā bez atļaujas maksā 1000 eiro. Nu tad būs jāaiziet tālāk vienam procesam cauri, kā tikt galā ar to, kā es kā vīrietis nezinu, vai man eksdraudzene izfantazēja, abortēja vai bija spontāna aborts mūsu bērniņam. Un katru reizi, kad es prasu Dievam man dot atbildi, man no visuma un no Dieva nāk ļoti precīzas atbildes un ļoti, ļoti bēdīgas. Es vienkārši esmu vīrietis, kas sargā savu meitu, sargā savu ģimeni, un šī ir iespējams, ka vienkārši šai eksdraudzenei ir pēcaborta sindroms, un tas ir, kāpēc viņi par mani melo, bet man prasa, kas man trūkst Latvijā, tam, kam man bija grūti noticēt, jo tad es kontaktēju viņas labāko draudzeni. Kā mēnešus tā kā mēģināju vienkārši tā, nokārtot visu klusiņām, nākušo vislabāko draudzeni. Un nebija tā sabiedriskā saliedētība pat man palīdzēt atgūt savas mantas. Ja man prasa, kā man trūks Latvijā, pamata morālā stāja, kā apietas ar citu cilvēku. Jo es zinu, ka padomju laikā, atkal tā kā galva sāk reikt, kaut kas traks. Padomju laikam to vārdu morālu lieto, piemēram, ka ir iespēja, ka nekustāmais īpašums morāli tiek degradēts. Morāli ir pamata vērtības, teiksim, tas ir tik absurds vārda morāla pielietojums. Es vienkārši nezināju, ka bija cilvēki, kuriem cits cilvēks ir burtiski kā kaut kāda lupata. Viņiem ir tik vienalga par to otro cilvēku. Un es mēģināju kontaktēties ar šīs eksdraudzenes labāko draudzeni, tad nākošo labāko draudzeni, tad bišķi tādu lielāku. Tas ir gadu. Vēl vienu gadu, bišķiņ lielāku loku ar cilvēkiem. Kāpēc? Es gribu savas mantas. Viņa man pārliecināja, ka es esmu mājās pie viņas. Viņa teica, nesauc šīs par mājām. Tu esi mājās. Tu esi mīlēts. Atveries, uzticies, atver sirdi, es tevi mīlu, tu esi mājās. Teiksim, un tā viņa man atkārtoja stundām, 2:30 no rīta, jā, 3 no rīta, un es atstāju dažas mīļas mantiņas pie viņas, un es viņas gribu. Tas, ka viņas draugi izgudroja noticēt tīriem melniem meliem par mani. Un tas ir vedis līdz tam, ka es tagad TikTokā par šo runāju. Šajā ziņā par šitām lietām es esmu ļoti privāts cilvēks. Un man šādi sanāk par šo runāt. Bet es mēģinu arī kakadīgi to nokārtot, notīrīt, jo ja es kandidēju, šis nedrīkst tā kā būt kaut kāda nelabvēlīga
tas nelabvēlīgi man sekot. Es neesmu darījis manai eksievai pāri. Es neesmu darījis manai meitai pāri. Itin nemaz. Es viņu nepaņēmu no viņas mātes. Es viņu audzināju ļoti mīļi un patiesi. Un viņa ir vesela, stipra, gudra, feina jauniete. Mēs kopā dziedājām 23. gada dziesmu svētkos. Es savu meitu esot iespundējis savā istabā. Un vēl šie cilvēki, kas tam ir noticējuši, ir viņi visi vienlaikus man nobloķēja Facebookā. Šajā Facebook, jā. Man raksta agresīvas ziņas, it kā es būtu manai meitai darījis pāri. Oh what? Tas ir, kāpēc es šitā izskatos. Es satikšos sievieti, man bija 49, es izskatījos tā, kā man bija 40. Mēs attiecības beidzām, man bija 50, un es izskatījos tā, kā man ir 59. Apskatieties mani, kaut kāds bēdīgs onkulītis. Tātad 25. gadā es taisos to salāpīt. Kaut paskatieties šito bēdīgo nogurušo onkuli. Tik ārkārtīgi daudz meseģiņu, cerams, ka aitiņi. Tajā sfērā man ir teikts, ka es esot ļoti gādīgs. Es gribētu piedzīvot intīmas attiecības, kas nav vīrietis strādā un svīst, sievietei ir gandarījums. Es patiešām, kas man ir savādi, man tikai ir bijušas 2 toksiskas sievietes manā dzīvē. Jā? Mana ex-sieviete ir patiešām vienkārši normāla. Viņa ir garīgi slima. Es pat teiktu, tu nevari viņai pārmest. Mana ex-sieviete ir vienkārši garīgi slima. Viņa mūsu meitu nolaupīja. Viņa uztaisīja uzpūt kaut kādu fasādi, ka Emīti ienīst Latviju, viņa ienīst, she's going through an I hate my dad phase, I hate Latvia phase, bet viņa to visu izdarīja naudai, jo Austrijas valsts, viņi par to samaksāja. Jā? Viņa vienkārši dabūja naudu, un viņa ir garīgi slima. Viņa izfantazēja savas maģistra studijas, mana ex-sieva ir garīgi slima. Mēs pavadīsim mūsu meitas 18. dzimšanas dienu kopā. Viņa vienkārši ir garīgi slima. Tur nav ko jāķēties. Viņa ir garīgi slima. Viss. Labi, Daini, vai tu esi galīgi dumšs, ka šitā ņemies? Bye, Lāču Miga. Kā, vai tu var bloķēt jau šeit? Blāk. Juhu! Varēja nobloķēt. Jo sanāk tā, laikam Covid afēra mums parādīja, ka 1% no cilvēkiem ir kaut kādi normāli, saprātīgi, kritiski domājoši, racionāli domājoši cilvēki. Un man prasīja, kas tev Latvijā trūkst. Man trūkst draugu, kas vērš skatienu pret darītājiem, nevis pret, šajā ziņā ņemam kartmaņa 3 stūri, bet jā, ir agresors, upuris, jā, glābējs un skatītājs. Tagad tā. Man trūkst draugu, kas pievērš uzmanību pret darītāju un, piemēram, šajā situācijā ar to,
ka vienai Siguldietei ir manas mantas. Es zinu, ka šis ko tu te Daini ņemies? Es Amerikā nopirku augstas kvalitātes 2 paku būšanu ar bezpiedurkņu apakškrekliem. Es tos tos apakškreklus velku zem mana tautiskā krekla. Ja? Apakšpikses palika pie viņas. Tās ir manas apakšpikses. Es nezinu, vai viņi sadedzinājusi vai nē, bet katru reizi tagad, jo man bija 2 šitādi apakškrēkli, un tas, kas man labāk derēja, jo tur bija 2 lielumi, es nezinu, kāpēc, tajā paciņā bija 2 lielumi, es nopirku dārgo 20. gadā, kad es biju ar mūsu trimdus rock grupu tajā reunion concert, 20. gadā, jā, 29. februārī mums bija reunion concert. Es nopirku, aizgāju uz veikalu, es nopirku augstas kvalitātes bezpiedurkņu apakškreklus. Es tos velku zem mana tautiskā krekla. Tas, kas man labāk derēja, ir pie viņas. Kāpēc es nevaru dabūt savu apakškreklu apakaļ? Nākošais. Mana mamma man uzdāvināja dārza šķēres, tad, kad man bija dārs Vīnē. Tās ir tādas, kuras šeit Latvijas versijai, kas ir obī, kas šeit saucās depo, nav tādas šķēres. Ja? Viņas ir dārgas un ļoti, ļoti labas. Es nedrīkst dabūt savus dārza šķēres atpakaļ. Kāpēc ne? Ir šai sievietei jāizsaka pa visu Latviju, arī sociālos medijos, vienkārši tīrus, melnus melus par mani. Ir viņai jāmelo policijai, ir viņai jāmelo bāriņtiesai. Neaizstāvi, kāpēc atnāca dzīvot uz Latviju. Neizstāstīju. Gan. Es esmu 3. trimdas paudze. Mums vienmēr vienkārši bija tā pārliecība un vienkārši vienmēr domājām, ka mēs kopā, kad Latvija būs atkal brīva, pirmkārt, un tad, kad Latvija būs atkal brīva, mēs kopā celsim kā tautas brāļi un tautas māsas, mēs celsim skaistu valsti kopā. Tā skaistā valsts būs domāta ne īsti mums, bet mūsu mazbērniem un viņu mazbērniņiem. Tamdēļ atvācos šeit. Arī apmēram 16. gadā man ienāca prātā jēdziens dvēseles dzimtene, un kaut kad arī uzrakstīšu kordziesmu tieši par dvēseles dzimteni, jo vienkārši arī sanāk tā, Latvijas sabiedrībā ir tāds ļaunums, tā kā, piemēram, mums 10% mūsu bērniņi dzimst ārzemēs. Un viņas nosaka, tie ir kanādieši, nav vairs latvieši. Jā, tie ir amerikāņi, kas te notiekās? Life will end in. Kas te notiekās? Man laikam bija jāpierāda, ka es esmu cilvēks un nevis robots. Es vēl dažas minūtes būšu šajā raidījumā. Hopā, kas te notiekās? Man te kaut kas notiekās. Es dalīšos ar pagaidu. Kaut būtu mūsu zemītē viens alus ezeriņš, kaut būtu mūsu zemītē viens alus ezeriņš, tad es tur iekšā peldētu kaut kas, jā? Paklausieties šito. Kaut būtu manai sieviņai, vai vai nu kaut krūtis manai sievietei, vai, ja grib vīrieši dzimtā kaut pupi, jā? Bet esot prastāk pupi, tad jāsaka, tos, kaut pupi vai krūti, kur ņemam? Pupus vai krūtis ņemam? Sakam krūtis. Kaut krūtis manai sieviņai ar alu pilnas būt. Kaut pupi manai sieviņai ar alu pilni būt. Tad es kā mazais zīdainīts, tos vai tās atkarībā, ko ņem pirmo, tukšas izdzertu.
Tad es kā mazais zīdainīts tos tukšus izdzertu. Paklausieties tagad. Kaut būtu manam vīriņam viens alus vēderiņš. Kaut būtu manam vīriņam viens alus vēderiņš. Tad es ar tādu spilvenu tik saldi gulētu. Tad es ar tādu spilvenu, cik augstpiecīgs, paldies, tad es ar tādu spilvenu tik saldi gulētu. Tā, gadiem es pūlos uzrakstīt šito variantu. Nu jā, var nodziedāt arī, vēlreiz nodzied alus gan visi vīriešiem, gan sievietēm. Nu, labi. Bet pagaidi, ņemam pupi, tātad tos tukšus izdzertu vai ņemam krūtis? Kāds ir muzikas? Es mammai gribu parādīt, labi, bet vai lai es dziedu pupas vai krūtis? Krūtis, labi. Kaut krūtis manai sieviņai ar alu pilnas būt. Kaut krūtis manai sieviņai ar alu pilnas būt. Tad es kā mazais zīdainīts tās tukšas izdzertu. Tad es kā mazais zīdainīts tās tukšas izdzertu. Kaut būtu manam vīriņam viens alus vēderiņš. Kaut būtu manam vīriņam viens alus vēderiņš. Tad es uz tāda spilvena tik saldi gulētu. Tad es uz tāda spilvena tik saldi gulētu. Gulētu. Jauku vakaru visiem!